Sveiki! Šodien es uzrunāju dāmas, kuras dzīvo manā pilsētā Korbī un tās apkārtnē šeit, Lielbritānijā. Un šis video šodien būs atbildes uz jūsu jautājumiem. Jā, man šeit ir pierakstīts arī, tāpēc es arī ik pa laikam noteikti ieskatīšos, ko esmu ātri pierakstījusi. Tātad, par ko ir šis video? 5 gadus atpakaļ, februārī, es nopirku grāmatu angļu valodā par mezglošanu. Sāku pētīt mezglus, sāku mezglot, un man tas ļoti iepatikās, aizrāva, ka tā bija mana sirdslieta un ir līdz pat šai dienai. Jā, un visā šajā procesā man visvairāk ir paticis tieši vadīt meistarklases. Jā, mācīt, dot zināšanas tālāk, un tās foršās sajūtas pēc meistarklases, tās sadraudzības, varbūt es teikšu arī, jā, tā, enerģijas apmaiņa. Nu tad lūk, šodien arī vēlos padalīties par manu nākamo mezglošanas meistarklasi. Kām šī meistarklase ir domāta? Dāmām, kuras vēlas iemācīties kaut ko jaunu, jo mēs visas latvietes esam tādas čaklītes, mēs protam adīt, mēs protam tamborēt, mēs protam garšīgi gatavot ēst, mēs visu kaut ko protam, jā? Bet mezglošana tā ir mezglu ciešana ar pirkstiem, jā. Tev nevajag izmantot nekādas adatas. Nu, lūk, un vēl šī meistarklase ir domāta dāmām, kuras vēlas socializēties, jā, iepazīties jaunas draudzības, un man liekas, pats galvenais ir laiks sev, relaksācija. Es pat teiktu, makramē, mezglošana, tā ir tāda tā kā sava veida meditācija. Jā, meditācija, ne tikai elpojot, bet ka tevi aizrauj, ka tu esi tajā procesā. Tu vienlīdz arī vari atslābt, nodarboties ar vienu lietu, aizmirst par ikdienas rutīnu, ja? Un mēs tak zinām, ja, par ko es šeit runāju. Nu, lūk, nākamais. Ko tu iemācīsies šajā meistarklasē? Tu iemācīsies, tūlīt parādīšu, šoreiz tu iemācīsies sev izgatavot šāda veida somiņu, makramē somiņu. Jā, šeit ir viens piemērs, te man ir vēl viens, melnā krāsā, jā. Jā, nu šī odarīte ir domāta šeit, jā, tāpēc ir tas pelēkais diedziņš. Un sevis arī uzmeistaroju šādu Ziemassvētkos skaistumu. Nu lūk, šajā meistarklasē tev būs iespēja kaut ko ļoti, ļoti līdzīgu uzmeistarot. Es sagādāšu tev somiņai odarīti, tā kā odarītes top. Jā, un mēs strādāsim ar šāda veida biezu diegu. Tā kā mezgli siesies viegli un raiti ar manu palīdzību. Tā, nu tālāk. Jā, un pats galvenais, ka tu varēsi izvēlēties, kādā krāsā tu mezglosi sev savu somiņu. Jā. Tad, un arī aksesuārs somiņai klāt vēl būs iespējams pievienot. Nu, lūk tā, par nodarbību. Nodarbība notiks 7. februārī pēc mēneša, sestdienā, no 11 līdz 2:33 apmēram, ja? Un, protams, ka mēs tā čakli tur mēs mezglosim. Mums būs arī atpūtas pauze vidū, kad mēs dosimies uz blakus kafejnīcu, kur mums būs, teikšu tā, agrās pusdienas vai vēlās brokastis, ja? Kafijas pauze, protams, ar uzkodām, jā. Kā jau kafejnīcā. Jā, un meitenes zina, kuras ir iepriekš piedalījušās manās meistarklasēs, es vienmēr ielieku savu sirdi, un es vienmēr sniedzu vairāk nekā meistarklases cena ir, arī ir
dāvaniņas vienmēr, un noteikti kaut ko jau arī šajā reizē es sarūpēšu. Ja? Un kur notiks? Pilsētas centrā, Korbī, Bella Knit veikalā. Tas ir audumu dzijas veikals, 2. stāvā balkona nodalījumā, ja? Tur mums būs radošā meistarklase, un pēc tam blakus kafejnīcā mēs mazliet pačilosim, ja? Pačilosim, nu lūk, tā meitiņu kompānijā. Ja? Vēl man ir jāpiemina, ka meistarklase būs angļu valodā. Jā. Jo mēs dzīvojam Lielbritānijā. Tālūk. Tālāk cena, protams, cena, viena no galvenajām lietām par cenu. Biļetes ir vienīgi iepriekš pārdošanā. Jā, tā kā vietu skaits ir ierobežots un biļetes var iegādāties manā mājaslapā. Jā, linku pēc tam es pievienošu apakšā zem šī video. Tātad vēl ir iespēja iegādāties agrās biļetes cena par 48 mārciņām, bet pilnā cena pēc tam būs 60 mārciņas. Tā cena galvenā lieta ir pateica. Un vēl ļoti svarīga lieta. Dāmas, kuras vēlas braukt no Lesteras Coventry puses, lūdzu padodam man ziņu, jo no tās puses ir jau dāma, kura ļoti labprāt arī vēlētos piedalīties manā meistarklasē. Tad droši dodat man ziņu. Un tās dāmas, kuras brauc ar vilcienu šurpu, noteikti sazināties ar mani, es varu aizbraukt jums pakaļ uz vilciena staciju. Gan savākt no vilciena stacijas, gan aizvest jūs uz vilciena staciju. Jā? Tā, nu man liekas par meistarklasi tas tā īsumā viss, kas man bija jautājums, tiem es atbildēju, jā. Un tad pie reizes, ja es tās iesākus runāt, es vēlējos pateikt par manu Telegram kanālu, kur es nolēmu, ka es tā kā esmu jau 5 gadus šajā savā, es teikšu, profesijā, meistardarbos, ja, kur es ļoti vēlētos dalīties ar savām zināšanām arī tālāk. Audio ierakstā es dalīšos, atbildēšu uz klientu jautājumiem, un noteikti varbūt arī tev tas noderēs. Dalīšos tur par dažādākām situācijām, kuras man ir bijušas šī 5 gadu laikā. Jā, 5 gadi spriediet paši, vai tas ir daudz vai maz, bet man ir sava pieredze, kā arī mums katram ir sava pieredze, vai ne? Dažādās lietās. Tā kā, ja tev šis liekas vērtīgi, tad pievienojies manā Telegram kanālā. Arī linkas ielikšu zem šī video. Nu ko? Ja tevi šis šodien uzrunāja, tad, vai arī vēlies padalīties tālāk ar savām draudzenēm, tad droši padalies. Un paldies par tavu laiku, jā, un uzmanību. Pagaidām, atā!